Jā, es atkal uz bīta skaitu, šī brīža man vajag visu izklāstīt, kas aiz vaiga tā maigi. Atceroties laiks, kad reps nevis taisīja mais, bet maisīt vajag. Jā, bo tie bija laiki. Maisīja repus svaigus, trekus bez straipu. Maisīja bītos, funku, jazz, soul un drums. Rīmēja ar talantiem, spīdēja kā lampas. No ne jau kaut kāda parasta huiņa, bet prožektoru. Aprakst repu poligonu, jo paļu bomu daudz nezin lāču profesoru. Tie pamuļķi klausās Drake un pārējo shit, jo viņiem laikam nepatīk, ka Bigijs ir pārēties bišķi. Bet viņš bija jāparš, jo tās rīms bija daudz. Jaunie reperi ir kaulaini, bet galvenais kā mīļš un jauns. Naudas tik daudz, bet kauls piešas krekiem cauri. Vot kur humors dauni, tik tviki no miesas, ka jāprasa, lai rīms rakst citi tā viesi, kuriem maksāts tiek. Nē, tā tam nav jābūt, let's get this back. Un ja tu neesi pretīgs un whack, tad gan jau esi īsti. Klausāties, vai zināt, kam ir šis beats? Jau, aha. Jau, reps ir labākā mūzika. Viņa apvieno žanrus, kā apvienojot puzli. Var jau tur dirst, ka parazitē uz žanriem, bet ne jau tu valdnieks. Es klausos klasiku, kā draudzēs baptists, savus mācītājus. Savādāk viņi draudēs tiem, ka būs atsisti. Taisot nevis elektroniku, bet repu. Taisot tos beats melodiskus un trekus. Tāpus, ka paurī bombī caurums. Ja jūs nesiet pret to, tad sūta projām jūs daudzus. Jūs prāts ir kā Lamanša šaurums, kur nav sabādais laukums. Teikšu tā un tas nav jaunums. Vari pisties prom, neviens te netur jūs dauņus. Jūs ku pamuļķu dēļ nāks te skaidroties, ka reps nav mūzika, kur liek kādam naidoties. Reps nav negatīvs, tas ir brīvs, un esmu lepns tepat vīrs. Jo šis pa īstam kāda starpība uz kā to taisa. Ne jau tie dzēvši, bet gan tabat vēseli to raisa. Ir cilvēki, kas no MPC sūdzes laiž, kamēr cits prostatne piepūš vaigs un bliež klasisku beatbox. Tik nosauc to par huiņu, tāpēc, ka nav radīts no vinila loha. Esmu lojāls šeit un orāli teikšu, ka nekad to nebeigšu. Tāpēc netērē līdzekļus, mēdē intelekts ar ātrumu, kas pielīdzināms skrienošam zirnekli. Centrs 2012 DJ Premier Beats, Book Clip.